pie tevis vēršas cilvēks, kurš saka, man vajag palīdzību, man ir slikti. Noticēt. Noticēt un mēģināt rast šīm situācijām risinājumu. Šīs attiecības, vardarbīgas attiecības bija ar mammu. Pieredzēju emocionālu vardarbību. Tas bija galvenokārt. Neiztrūka arī bez fiziskas vardarbības, kā soda mehānisms, teiksim tā. Ir bijušas reizes, kad ir bijis iesaistījušies sociālais dienests, dažādu apstākļu vadīti. Ir bijis tā, ka ir iesaistījušies ārsti psihiatriskajā nodaļā, jo lietas gāja nedaudz, teiksim tā, ārpus kontrolas. Bet īsti neviens nav to ņēmis tik ļoti nopietni, tāpēc, ka mēs nebijām tāda ģimene, kas būtu, teiksim tā, apdraudoša ģimene. Vidējais standarta latviešu ģimene, kur ir labi, teiksim tā, labi nodrošināti, mēs esam visi pāēduši, mums viss ir kārtībā. Bija situācija, ka tas bija tieši tagad Dīkstāves laikā, pavasarī, pieauga ne tikai emocionālā vardarbība, bet arī fiziskā vardarbība. Un es beidzot saņēmu drosmi par to pateikt radiniekiem, kas varētu man šajā brīdī palīdzēt, bet es saņēmu pretī neticību. Es saņēmu pretī vārdus, ka bet jums jau viss ir tik labi, no ārpuses skatoties, ka mums nav īsti iemesls tev ticēt. Un man liekas, tas ir viens no būtiskākajiem šādās situācijās, lai, ja pie tevis vēršas cilvēks, kurš saka, man vajag palīdzību, man ir slikti, noticēt. Man bija kauns, man bija nērti pateikt, jo līdz pat šim brīdim man ir nērti pateikt to, ka man pārdarīja mamma, kas pēc idejas ir viss, manuprāt, svētuma simbols, un tajā pašā laikā sanāca tā kā sanāca. Ir jānonāk pašam līdz tai atziņai, ka nekas nemainīsies. Lai cik ļoti to cilvēku mīlētu, lai cik ļoti tas cilvēks būtu dārgs un cik ļoti negribētu, lai šīs attiecības pārtrūkst, jo nav vērts idealizēt. Par to ļoti maz runā. Ļoti maz runā par to, piemēram, par to pašu vardarbību pret bērniem. Par to, ka tas ir iemesls, kāpēc es saņēmos atsaukties šī gada DOT 5, jo mēdz būt arī nestandarta situācijas, teiksim tā. Mēdz būt nestandarta situācijas, kad ir netik siltas emocionālas attiecības starp bērnu un māti. Mēdz būt situācijas, kad šīs vardarbības situācijas notiek ģimenēs, pēc kurām tu nepateiksi, ka tā ir. Jo upuris var pa dienu skaisti izskatīties, smaidīt, būt nodrošināts, bet tu nekad nezini, kas notiek tajā brīdī, kad viņš paliek viens vai kad aizveras durvis. Tu nekad nepateiksi to, ka cilvēks dodas vakarā mājās pēc darba, bet viņš negrib doties mājās. Un viņš paralēli vēl sevi grauž ar vien dziļāk un dziļāk un dziļāk. Manuprāt, būtiskākais iemesls, kāpēc par to runāt, ir tīri tā līdzcilvēku izpratne. Lai nav tā vairāk tik daudz to stāstu, ka bet man jau neticēja, bet man negribēja dzirdēt.